Augstgodāti kolēģi, tad sajūta, ka šodien vajadzēja atnākt uz parlamentu Melnē, ja, tur kaut kāds bēres mums notiek visu laiku. Paldies, kā esmu trešais. Pirmie divi ir ar asarām, ar puņķiem, te stāsta, ka viņi ir mēģinājuši izdarīt visu, bet viņiem vienkārši nesanāca. Vai vienotība ir vainīga, ka jūs visi esat alkātīgi? Ka jums visu, ko vajag, algu un amatu? Ka viņi jūs paņēma par to, izmantoja, un es jums pagājušreiz tā arī pateicu, ka tā arī būs, jūsu reitingi kritīs. Vienotība ir malači. Viņi visu ir izreicinājuši līdz mazai detaļai. Malači, un es viņam aplaudēšu šodien par to, ko viņi izdarīja ar jums un ko viņi tagad izdarīs ar saviem kolēģiem. Esošā valdībā, kas ir bijusi totāla izgāšanas mūsu Latvijai. Nākamā valdība nebūs labāka. Jo pati situācija, Kosoviča kungs, man liekas, ka viņš ir progresīva valdes loceklis. Viņš Rīgas domē vakardien sociālajos tīklos sauc vienotību par daudz miljonu aferu partiju, bet šeit progresīvi sauc viņus par labiem partneriem. Man vajag pie doktora laikam, kad es uz kaut ko tādu skatos. Nu kā tas vispār ir iespējams? Nu. Un jūs man gribētu pateikt, ka uz dotu momentu mums te notiek normāls politiskais process? Nu nē, kolēģi. Jūs te runājāt par to, ka jaunai valdībai, augsti godātais Dzintra kungs, pietrūkst morāls. Par kādu morālu mēs runājam? Vai tad ne tagad uz dotu momentu Nacionāla apvienība cenšas izdabūt un lai Kola kungam paliktu viņa amats? Tas nebūs vienošanas, ja Kola kungs paliks savā amatā. Un dēļ kā? Kāda ir cena? Ka jūs atbalstīsiet jaunu valdību tikai paklusām. Apvienotais saraksts uz dotu momentu nav sārunās par to, ka jūs saglabāsiet kaut kādas komisijas, kā vadītāji ir. Tad tas arī ir vienošanas sanāk slepenā. Ko jūs tad man parmetat zaļzemniekiem? Ka viņi te ir dabūjuši savas vietas par prezidentu. Jūs uz dotu momentu darat pilnīgi to pašu. Tikai jūs var dabūt par zemāku cenu. Viņus tur par jaunu iPhone, jūs tur, nezinu, par vecu Volkswagen. Bet attiecības ir pilnīgi tādas pašas, kolēģi. Uz dotu momentu šajā parlamenta terauda zvani ir tikai divām partijām. LPV un stabilitāte. Tikai viņi tur savas pozīcijas. Tikai viņi nav piekrituši nekam pilnīgi. Es tā ceru šos rakums vismaz. Nezinu. Te jau dienas laikā tev viss kaut kas var parādīt. Nevar zināt. Jā. Kolēģi, tāpēc šeit svarīgi saprast, ka nevajag te brukt viens otram virsū. Tev tiesības runāt atklāti ir tikai divām partijām. Stabilitāte tai starpā. Jo mēs reāli neesam iesaistīti nekur, kas notiek tagad. Tāpēc, ka mēs esam atnākuši, lai strādātu vēlētāju labā. Un tas ir svarīgi. Ja jūs gribat, es jums pakomentēšu Latvijas. Kungs, lūdzu, nesarunājieties uz zāli. Runa nozīmē monologs, bet zālē ir tiesības izteikt piezīmes no zāles. Un atkal atgriežoties pie jūsu īstas būtības, Latkovska kungs vakardien pateica, ka tomēr 5 valstiskām partijām ir jāsaglabā savu sadarbību. Ko nozīmē valstiskas partijas? Partijas, kur valdes locekļi ir aizturēti par iespējamu korupcijas gadījumiem uz 4 miljoniem. Tas ir valstiski. Tas sanāk, ka partija, kura ņem no valsts budžeta vai no pašvaldības budžeta un piedalās aizdomīgajos darījumos, piemēram, tā pat Rīgā, ir valstiska, a tā partija, kura saka, nē, mēs to nedarīsim, ir pretvalstiska. Nu, labi, tad tā arī sakiet, ka tas ir absolūti legāls darījums. Tad sakiet žurnālistiem to, sakiet mūsu viesiem to, kā patiesība notiek Latvijā. Nu, ko jūs tagad? Apvienotais saraksts izliksies ar Nacionālu apvienību, ka viņi ir abižoti? Nu, nē. Viņi pāriet uz citu sadarbības līmeni, bet tur viss būs tas pats. Tas ir spēle, ko jūs uz dotu momentu mēģināt parādīt tautai un sabiedrībai. Absolūtas muļķības, piedošana par tādu vārdu. Tāpēc uz dotu momentu atbalstīt esošu valdību mums nebija iespējas. Mēs vienīgi nebalsojam par viņu. Nebalsosim arī par nākošu valdību. Un es ļoti ceru, ka jums iekšā apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība tiešām ir spēks. Nevajag jums to komisiju vietu. Nevajag. Parādiet reāli vienotībai savu spēku. Parādiet reāli, ka jūs esat nacionālais spēks. Nevarēsiet. Sadram? Nevarēsiet. Redzi, tu jau attaisno sevi. Es nerunāju ar viņus. Redzi, jau ir attaisnojums. Ļoti labi. Ka tomēr loģisks. Tāpēc es ļoti lūdzu, nevajag uzbrukt zaļzemniekiem. Viņi ir tādi paši kā jūs, un jūs esat tādi paši kā viņi. Visi ir vienādi. Jūs paturēsiet komisijas vadītāju vietas, kaut jums būtu absolūti normāli atteikties no viņiem. Jūs viņus paturēsiet un attaisnosiet to. Tāpēc es vēlreiz saku, jūs uz dotu momentu pārējāt uz līmeni, kur jums maksās daudz mazāk. Bet jūs tam piekrītāt. Un jūs katru reizi, būdams viņiem blakam, cerēsiet, ka kāds vecāks numur 1 izies, tad vecāks numur 2
Jūs paaicinās uz sadarbību, jūs uz to cerēsiet. Nevis kā cilvēki grib, bet to, kā jūs mēģināt saglabāt savus amatus, politisku ietekmi un iespēju kaut ko virzīt uz priekšu. Iepriekšējā valdība sevi parādīja ārkārtīgi nesmuki. Kad zaļzemnieki kopā ar LPV, kopā ar progresiju un kopā ar stabilitāti piedāvāja kaut ko izdarīt ar sadales tikliem, jūs teicat, ne, tas nav iespējams. Jūsu ministrs sūtīja mums vēstules, ka ne, tur viss ir kārtība. Vakardien Kulberga kungs te rāda tādus brīnumus, ka vajag cīnīties, vajag pārmaiņas, vajag kaut ko darīt. Tas nav normāli, ka cilvēki pārmaksā. Jūs bijat par to. Jūs neļāvāt mums izdarīt vispār neko. Tāpēc pārējais, kolēģi, tāpēc es vēlreiz aicinu visus. Esiet godīgi pret sevi, esiet godīgi pret sabiedrību. Sakiet, kā ir, 4 gadi jums ir, jūs šo haļavu izmantosiet, dalīsiet amatus, dalīsiet budžetu, dalīsiet budžetus, braukāsiet ar šoferiem, izmantosiet iespēju vizināties par ārzemju komandējumiem. Daži deputāti, diemžēl, būs spiesti pamest šo vietu, jo atgriezīsies citi. Tas arī ir zināms stress, es saprotu. Bet tas ir jūsu cena par to, ka jums nav mugurkaula. Viss, ko jūs varat, kalpot varai, nevis sabiedrībai. Tāpēc augsti godāt kolēģi, politiskā partijas stabilitāte, politiskā... Bišķiņ to palikt. Rostīgau kungs ar zālu uz nesarunāties, bet Brandas kundze izsaucienu no zāles nozīmē īsi nepaplašinātu teikumu. Lūdzu, turpiniet. Paldies. Augsti godāt kolēģi, paldies jums par milzīgu iespēju. Tiešām tautas vairākuma vārdā runāt jums acīs to patiesību, ko runā ielās un ko cilvēki iedomā virtuves. Man ir tāda iespēja, un es jums par to esmu pateicīgs. Un es ļoti ceru, ka vismaz Nacionāla apvienība parādīs savu stāju. Jūs esat normāli, Džeki, reāli. Vajag saņemties, jā. Vajag vienkārši saņemties un padomāt, labi, bišķiņ bez algas pasēdēsiet, bet tomēr parādīsiet savu stāju. Kurš? Rostīgau kungs, atbildes pēc jūsu runas individuāli. Paldies. Tāpēc, kolēģi, milzīgs jums paldies par to, ka man ir tāda iespēja ar jums runāt. Paldies, ka jūs mani uzklausāt. Paldies, ka lielākā daļā tomēr tiešām klausa un mēģina izdarīt kaut kādus secinājumus. Vēlreiz es aplaudēju jaunai vienotībai par jūsu spēju, par jūsu diplomātiju, par to, kā jūs spējat visu salikt tā, lai viņi paliktu aiz jums. Tas ir milzīga māksla. Jaunām partijām ir jāpamācās, tas ir fakts. Vēlreiz, kolēģi, tie, kas palika tagad opozīcijā, parādiet raksturu. Lūdzu, parādiet īstu raksturu un darīsim tā. Vilksim tagad ārā pilnīgi visas Viktora kunga iniciatīvas, ko viņš ir iesniedzis, būdams opozīcijā, un balsojam par viņiem. Jo Viktors par viņiem noteikti nevarēs nebalsot, tas ir viņa iniciatīvas. Ja mēs vēl pievienosimies ar savām balsim, tad mums tuvākā mēneša laika Latvijā būs nenormālas pārmaiņas, jo tur daudz labas idejas. Kolēģi, nebalsosim, neatbalstīsim, bet novēlam jums veiksmi. Paldies!